Automašīnas mazgāšanas, jeb pareizāk sakot, tīrīšanas ar tvaiku pakalpojums plašāk pasaulē ir pazīstams jau apmēram 8 gadus. Tā ideja dzima Japānā dabas resursu trūkuma un ūdens dardzības dēļ. Pēc tam šī inovatīvā ideja izplatījās pa Āziju un tālāk uz Eiropas valstīm – Vāciju, Poliju un Angliju. Un tagad šis automazgāšanas veids pieejams arī Latvijā, un Liepāja var lepoties ar to, ka ir pirmā pilsēta valstī, kur pieejams šāds pakalpojums. Es strādāju kādus 4 gadus pie stacionāras automazgātavas izstrādes, un lielas finanses un lielas grūtības radīja tieši attīrīt notekūdeņus. Attiecīgi arī radās tā doma skatīties riņķī, vai nav kāda pieejama tehnoloģija, kur neradīt vienkārši tos notekūdeņus. Pētījām internetu, lasījām informācijas plūsmu, vienkārši skatījāmies, rezultātā nonācām pie šīs tehnoloģijas. Šāda veida automazgāšanā netiek izmantot liels daudzums ūdens un ķīmisko līdzekļu, bet gan augsts spiediena un temperatūras ūdens tvaiks. Ar tā palīdzību viegli var notīrīt ne tikai auto virsbūvi, bet arī salonu. Kā rezultātā ar tvaiku palīdzību var iznīcināt visas mikrobus un putekļu ērcītes, neatstājot alerģisku iespaidu uz cilvēkiem. Netiek radīt nekādu notekūdeni, neizmantojam ķīmiju nekādu. Viss tiek darīts ar tīru tvaiku un netīrumi tiek uzkrāt mikrošķiedras lupatiņos, līdz ar to nekādi piesārņojumi videi nav. Uzņēmumam, kur devīze ir nezaudē laiku tīri ar tvaiku, ir arī vērienīgs nākotnes ieceres. Nākotnes ieceres principā ir pamēģināt šeit Liepājā šobrīd nedaudz nostiprināties. Nākotnes ieceres ir diezgan grandiozas, teiksim tā, ir doma par galvaspilsētu, par Palangu, iespējams par frančīzes tirgošanu. Jo šobrīd mēs risinām jautājumu par patentēšanu Latvijā, jo mēs esam pirmie un negribētos vienkārši mēnešu laikā pazaudēt šās mūsu pirmās idejas priekšrocības. Jāpiebilst, ka šo pakalpojumu izveidu Latvijā un Liepājā atbalstīs Kurzemes biznesa inkubators, un kā bilst uzņēmumu pārstāvji,